Tagad par to, kā vispār mēs līdz iekšējiem bērnam nonākam. Tātad mēs cilvēku esam relaksējuši, prāts ir palicis rāmāks, cilvēks ir iedziļināts, ir izmainījušies smadziņu viļņi vismaz līdz alfai. Un ejam vai nu caur fizisko sajūtu iekšā, vai nu caur emociju. Un tad, kad mēs esam šo svešķermeni dabūjuši ārā, tad šeit ir vairāki veidi, kā aiziet uz konkrēto bērnības posmu. Viens variants ir šāds. Es tagad skaitīšu līdz 3, un tu nosauksi skaitli, kas tev nāk prātā pirmais. Jūs skaitat 1, 2, 3, un viņš nosauc skaitli, piemēram, 6, un jūs viņam sakāt, kurš ir īstais variants? 6 dienas, 6 mēneši, 6 gadi. Visbiežāk viņi nosauks 6 gadi, bet tas tikai tāpēc, ka viņi nespēja noticēt, ka var būt ātrāk. Ja cilvēks būs iegremdēts dziļāk, viņš var nosaukt arī 6 mēnešus un 6 dienas. Bet jebkurā gadījumā mēs ticam un piekrītam klientam, un mēs ejam. Mēs virzāmies uz šo attiecīgo vecumu. Es parasti to virzīšanos arī improvizēju, bet daži veidi, kā to var izdarīt. Viens ir tāds, ka jūs slīdat pa slitkalniņu, otrs pa bobslēja trasi, vai akvaparka cauruli, vai pa konvejeru, piemēram, lai jūs kaut kad laika kapsula pārvietos citu laika dimensiju. Ir svarīgi skaidrot, ka mēs šobrīd pārvietojamies no punkta A uz punktu B. Un tad, kad jau viņš ir nonācis galā, mēs uzreiz viņu ļoti aktīvi neizprašņājam, bet sākam ar mazumiņu. Piemēram, prasām, vai te ir tumšs, vai te ir gaišs, vai te ir silts, vai te ir augsts, vai tas ir ārā, vai tas ir iekšā. Vai tu esi uz grīdas, kādam rokās, gultiņā, ratiņos. Var maksimāli uzdot papildus jautājumus, lai cilvēkam būtu vieglāk sajust. Ne visi redz, ne visi vizualizē, daži jūt, daži dzird, daži vienkārši zina. Tad tas ir viens veids caur ciparu. Atgriežamies atpakaļ pie sākuma pozīcijas. Vēl viens veids, kā var darīt, tad ir izvilkt ārā emocija. Piemēram, viņš ir izvilcis koka klucīti, un kad mēs pajautājam, kas tā ir pa sajūtu, viņš saka, tas ir aizkaitinājums. Un tad var pajautāt, pasauc šī aizkaitinājuma saimnieku, lai viņš parādās blakus šim priekšmetam. Tas var būt pazīstams cilvēks un nepazīstams cilvēks. Un šajā gadījumā var ierasties kāds no viņa vecākiem vai brāļiem, māsām, vecmāmiņu, vectēvs, vai var ierasties vispār svešs cilvēks, piemēram, kāds no dzimtas. Ko mēs darām? Mēs lūdzam, lai šis cilvēks, kas ir parādījies, aizved mūs uz to situāciju, kur tas viss ir sācies. Piemēram, mamma parāda savu bērnību, kur viņi piedzīvoja šo aizkaitinājumu. Tad mēs šķetinām caur mammu. Ja tas ir sencis, tad mēs varam lūgt, ka sencis mūs aizved uz to situāciju, kur viņš pirmo reizi piedzīvoja skumjas. Par dzimtu un senčiem mēs runāsim atsevišķi, bet vienkārši var gadīties, ka arī raisot iekšējo bērniņu, tas viss saslēdās kopā arī ar dzimtas visiem šiem mezglojumiem. Un trešais variants, kurš ir īstenībā der tiem, kas jau vairāk jūt un redz un saprot, vai arī uzticās terapeitam un uzticās paši sev, tajā brīdī, kad ir izvilkt ārā emocija, mēs viņam sakām, tagad iztēlojies sev acu priekšā
tādu līkni, tādu kā lineālu, horizontālu līniju, kur pa vidu ir 0, brīdis, kad tu esi dzimis. Uz labo pusi aiziet visi tavi gada skaitļi, kuros tu esi jau piedzīvojis, daudz emociju un notikumu. Pa kreisi ir 9 mēneši mammas vēderā, vēl pirms tiem ir mēneši, pirms mamma tevi ir ieņēmusi, un vēl pirms tiem ir iepriekšējo dzīvju garā virtene. Tagad vienkārši pieslēdz savu intuīciju un ļoti lēnām nesteidzīgi ar tādu horizontālu liftiņu vai skatu brauc pāri šai līknei un vienkārši sajūti, uz kuru pusi tevi velk vai kur iemirdzās gaismiņa. Kas ir tas punkts, kurā mums šobrīd ir jāiegriežās? Tie varbūt arī vairāki punkti, mēs iegriezīsimies visos. Un tad cilvēks diezgan smuki arī parāda. Vai nu viņš parāda, piemēram, esošās dzīves vecumu, vai nu viņš parāda to 0 punktu, kurā viņš dzimst, vai nu viņš parāda iepriekšējo dzīvi, tātad ietekmi. Par iepriekšējām dzīvēm būs atsevišķi un liels temats, bet te ir svarīgi saprast tā ieiešana, caur ko mēs ieejam. Vēl var būt tāds modificētais veids, kā ieiet konkrētajās kaut kādās lietās. Piemēram, cilvēks jūtas vientuļš šodien. Un jūs viņam sakāt, lūdzu, ieraugi, kā šī vientulība izskatās, pēc kā viņa izskatās. Varbūt pēc kaut kādas ainiņas, varbūt pēc kaut kāda priekšmeta. Nevis pat ķermenī ieraugāt, bet ieraugi vispār, tādu kā filmiņu, tādu kā glaizniņu. Viņš saka, mana vientulība izskatās pēc laivas, bet pamestas laivas. Ezera malā, tad ar caurumiem, neviens vairs ar viņu nebrauc. Un tas var būt atspēriena punkts. Viņš apraksta, kā tā laiva jūtas un ka viņa ir pamesta un ka viņa nevienam nav vajadzīga un viņai šķiet, ka viņas jēgas nav, piemēram, ka viņa vienkārši aizvada savas dienas. Un caur to mēs viņam jautājam, vai tu vari šobrīd atcerēties vai ieraudzīt kādu notikumu no savas dzīves, kurā arī tu jūties tikpat vientuļš, pamests un nevajadzīgs. Un tu vari arī nepiepūlēt savu atmiņu, tu vari vienkārši ļaut, lai tev parāda. Vienkārši uzticies savai laika līnijai, un laika līnija tevi aizved. Un viņam parādīsies kaut kāda atmiņa, vienalga, vai tā būs skola, vai tas dārziņš, vai pie Omas laukos, kurā no tā atkal varēs kaut ko virpināt. Un kas ir interesanti, piemēram, mūs iemet pie Omas laukos, un viņš tur spēlējas smilšu kastu. Un klients saka, ka esot šeit, viņš jūtas laimīgs. Viss ir kārtībā, viņš jūtas priecīgs, un viņš jūtas vajadzīgs, spīd saulīt tā tālāk. Un it kā varētu apjūt un domāt, ka kāpēc man uz šejienu aizveda, ja mēs iesākām, piemēram, no vientulības. Visticamāk, te varētu būt 2 scenāriji. Pirmais scenārijs, ka psihi šobrīd vēl nav gatava un ir aizbloķēts kaut kas. Sāpes ir aizbloķēts ļoti, ļoti dziļi. Mēs negribam redzēt to sāpīgo. Un otrs variants, kas ir tomēr ticamāks, ka mums rāda tikai posmu. Mums rāda, piemēram, 4 gadu vecumu, bet iesāk ar kaut kādu vieglāku atmiņu un pakāpeniski ievadīs kādā tādā varbūt sāpīgākā pieredzē. Un tad mēs sakām, vai tu vari ieiet kādā citā epizodē? Tā ir kā tu šķirstītu albumu vai tītu filmiņu, klipu, turpu un šurpu. Vai tu vari nonākt kādā citā situācijā šajā aptuveni vecumā? Laid prom to smilšu kastu, un tagad mēs ejam kaut kur citur. Bišķīt uz priekšu vai bišķīt uz aizmuguri, uz pagātni. Un te viņi iemetīs vēl kādā ainiņā, un tur atkal cits rakurs. Tur, piemēram, parādīsies, mammas brālis, ar kuram pēc tam būs saistība. Vai tur, piemēram, parādīsies sajūta, ka mamma brauc prom, bet viņam jāpaliek pie Omas, un viņš, piemēram, raud. Vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Var cikot, mums vienmēr rāda pareizo virzienu. Jautājums, kā viņu smuki
atvērt, kā viņu smuki atraisīt. Tā kā tas arī būs jums darbā ļoti, ļoti svarīgi. Tur būs ļoti daudz arī analītiska darba. Protams, jūsu intuīcija un jūsu sajūta ir galvenais, bet tomēr arī analītiski mēs mēģinam to visu šķecināt, grozīt no visādām pusēm. Galvenais nevajadzētu apjukt, ka tās ir muļķības, vai ka prāti ir sadomājies, vai ka es esmu iebrauks jauzās un es tagad neizkulšos. Pat ja tā notiek, ka mēs vairs nesaprotam, kā to risināt, ka ir kaut kāds strupceļš un viss, un tu nesaproti, ko tālāk. Var pateikt klientam, tā, šo mēs pagaidām atstājam, šeit mazā meitenīte paliek drošībā, mēs viņu liekam uz pauzītes pagaidām, un mēs ar tevi pārvietojamies pilnīgi uz citu vietu un uz citu dimensiju. Un jūs tagad mēģināsiet no kaut kāda cita skatpunkta palūkoties vai vispār pielietot citu taktiku, jo dažreiz tik tiešām tik tālu, cik mēs esam nonākuši, tas ir arī viss šodienai. Cilvēks var iet ļoti lēniem soļiem, un ja viņam, piemēram, ir mērķis piedot mammai, tad visticamāk tas nenotiks vienā dienā. Tāpēc tik daudz, cik viņš šodien ieraudzīja vai iegāja, tas ir maksimālais priekš viņu. Tad mēs viņu liekam mierā tajā brīdī un parisinam paralēli kaut ko citu. Un tikpat labi risinot kaut ko to citu, mums beigās atnāks atbildes, kāpēc mūs tajā pirmajā neielaida vai kāpēc tur viss nobloķējās un tur nenāca vairs nekādas atklāsmes. Dažreiz tieši sesijas beigās tas viss saliksies kopā kā puzle. Tāpēc nevajag panikot sesijas vidū, ka kaut kas neiet tā kā vajag. Ļoti, ļoti retos gadījumos var gadīties tā, ka cilvēks neļaujās un viņš pretojās. Bet arī tad mēs varam izdarīt ļoti lielu darbu. Atcerieties, pat ja cilvēks visu sesiju ir pavadījis alfa ritmos, tad viņš pa pusē ir nomodā un viņš tur paralēli klausās suņus un bērnus, un varbūt viņš slikti vizualizē, un varbūt viņš līdz galam nesaprot, ko jūs no viņa gribat. Tik un tā tas, ko mēs šeit kaut vai bišķīt paraustam, bišķīt izkustinam, tas tik un tā būs kaut kāda kustība. Varbūt jūs viņam iesaisiet sēkliņu, kura viņam izdīgs pēc gada. Varbūt tas bija jūsu darbs šodien, šim cilvēkam iedot pirmo kaut kādu impulsu. Varbūt jums nav paredzēts viņu šodien tā 100% izdziedināt, bet jūs viņam tik un tā bijāt vajadzīgs, lai viņš vispār ieraudzītu kaut kā un aizdomātos. Lūk, tas ir par tādām bloķēšanās reizēm. Un ko mēs varam tādās bloķēšanās reizēm darīt? Viena no manām tādām mīļākajām metodēm, kas tiešām strādā vienmēr un ir absolūti universāla, tā ir spoguļu tehnika, kurā mēs vienmēr kaut ko atrisinām, pat ja tas nav saistīts ar klienta šī brīža pieprasījumu. Tad, kad mēs esam kaut kādā strupceļā, mēs viņu vedam prom no tā strupceļa un sakām, viss, tagad mēs ejam citur un tur būs spogulis. Un tas spogulis būs tāds brīnumains, un kad tu tajā spogulī ieskatīsies, tu ieraudzīsi sevi tādu, kā tu esi patiesībā, sirds dziļumos, kaut kad tava ideālā versija. Mēģini man aprakstīt, ko tu tur redzi. Viņš aprakstīs, tur esmu skaista un jauna un dzirkstoša un tāda un šitā. Tas viss ir brīnišķīgi, to viņš maksimāli apraksta, cik nu viņš var. Un tad mēs uzdodam tādu maģisku jautājumu, kas priekš smadzenēm ir bišķīta kaklā zona. Mēs viņam jautājam, ko šis cilvēks, ko tu redzi spoguļa attēlā, var vairāk nekā tu. Ko viņš uzdrīkstās vairāk, vai kas ir tas, kur viņam ir vairāk drosmas, vai kas ir tas, ko viņš vispār sev neatsaka. Un te viņš pilnīgi noteikti jums atbildēs. Viņš teiks, cilvēks, ko es redzu spoguļa attēlā, ir mierīgs, vai viņš nebaidās teikt to, ko viņš domā, vai viņš ir prieka pilns, piemēram. Un te mēs smuki ieejam bērnībā, un mēs caur šādu teikumu. Tātad, tagad mēs ar tevi apskatīsimies, kurā dzīves brīdī tu sev aizliedz būt dzīves priecīgam, vai kādas viņš tur pārsauc īpašības.
Un mēs tā smuki pārlidojam uz to situāciju, un viņam izmetīsies jebkura situācija. Skola, bērnu dārs, atkal agrais vecums, māsa, brālis piedzima, kurā ir kaut kas noticis. Viņš kaut ko ir gribējis, viņš ir gribējis izpausties, bet kāds viņu ir apspiedis, kāds ir pateicis, tu vari paklusēt, vai arī, oi, tev tur tas deguns tā kā kartupelis, vai piedzima mazais brālītis un likās, ka mamma vairs nemīl. Var sakot, viņš ieraudzīs to situāciju, kurā viņš piedzīvoja kaut ko ļoti sāpīgu un iekšēji pieņēma lēmumu vairs nebūt tāds, kāds viņš patiesībā ir. Tā kā zaudēja savas personības daļas tajā brīdī. Nu, lūk, tīri tehniski, kā to raisīt, mēs tad vēl turpmāk, bet vienkārši šī spoguļa tehnika, lai jums ir tā kā krātuvītē brīnišķīgs instruments. Ir arī citas tehnikas, kurās jūs varat pārslēgties uz kaut ko citu. Piemēram, vēl viena tāda forša, kas man ļoti patīk. Tā ir tad neatkarīga no nodoma. Nav pat svarīgi, ko viņš šobrīd grib risināt un kā viņš jūtas. Tā ir tāda, kurā palīdz smadzenēm paiet malā un beidzot ieiet kaut kur dziļākos zemapziņas slāņos. Un tehnika ir sekojoša. Tagad lūdzu iztēlojies sevi savā kaut kādā brīnišķīgākajā izpildījumā. Tu tur esi piepildījis savus sapņus, tu baudi dzīvi, tu izskaties tāds, kāds tu gribi iztīrīt. Var sakot, tev viss ir to, ko tu gribētu. Tev tur ir tāda smuka māja, un tev blakus ir mīļotais vīrietis, ko tu jau beidzot satikusi, un tu tur skaisti izskaties un smaržo, un ir kaut kādi viesi. Var sakot, iztēlojies to, ko tu gribi, kā savu ideālo dzīvi. To viņi diezgan labi spēja iztēloties. Un pēc tam tu viņam saki šādi. Tagad atnāk tādi 2 rūķīši vai asistenti vai tavi pavadoņi un saka, piedod, bet tevis pašas labā mēs mazliet paeksperimentēsim. Un visu šo ainiņu skaisti uzburto. Viņi nes prom. Tā it kā tas bija liels ekrāns, uz kura tas viss tika rādīts un atskaņots. Un mēs tagad redzam, ka viņi paņem un aiznes to ekrānu, to milzīgo audeklu. Viņi aiznes to tavu skaisto utopiju, to tavu skaisto dzīvi projām. Un tagad svarīgi, kas paliek aiz tā? Ko tu tur redzi, kad tas viss tiek aiznes, visas tās dekorācijas, visas tās laimes atribūtika? Nu, piemēram, viņš tur redz ceļu, vientuļu, vai viņš tur redz bedri, vai viņš tur redz tumsu vai miglu. Bet pats svarīgākais, kā tu jūties šobrīd, kad tev to visu atņem. Nu, lūk, šis atslēgas vārds būs īstenībā tāds izšķirošs. Viņš pateiks, es jūtos šokēts, es jūtos nobijusies, es jūtos sašutus, es jūtos vīlusies, es jūtos nodota. Un tad tā sajūta, kas atnāks šajā brīdī, ir ļoti, ļoti svarīga. Tā būs kā kodols būtībā visām dzīves problēmām. Tad kāpēc viņš nevar satikt mīļoto vīrieti, vai kāpēc viņa nevar satikt mīļoto vīrieti, nu varbūt arī viņš jā. Un tā tālāk. Un tad mēs atsperamies no šīs sajūtas, kas te ir atnāks, un ejam iekšā. Es domāju, ka šim te audio ierakstam būs gana, jo teoriju pārāk daudz uztvert nevajag un negribās, lai tas viss sāk praksē jau realizēties.